Labdien! Mani sauc Mihails, un šodien es gribēju parunāt un pastāstīt par Amazon Instance Store. Par to, kādas instances, EC2 instances varu viņu izmantot, kas tas ir, kā tas strādā, kādiem mērķiem viņu varētu izmantot, ar ko tas atšķiras no parastā, standartā IBS storage un diskiem, ko mēs no tā varam pieslēgt pie instancēm. Nu, un arī parādīšu nelielu demo ar piemēru, kā varētu izmantot viņu testa aplikācijām, produkcijas aplikācijām pēc vajadzībām, tur, kur instance to varētu būt optimāls variants cenu ziņā. Tad pirmkārt, tiem, kas zina, kas ir Instance Store, tiem visdrīzāk vai arī izmanto viņu, tiem nebūs interesanti, bet tie, kas nezina vai varbūt tikai sāk plānot migrāciju uz AWS, noteikti ir vērts padomāt par to, ka kaut kādam biznesa aplikācijām vai viņu daļām ir iespējams, ka instances ar Amazon Instance Store diskiem būtu labāk piemērotas nekā instances, kas var strādāt tikai ar IBS diskiem. Kāpēc ir svarīgi izvēlēties tieši pareizo instanci jau pašā sākumā savam aplikācijām? Pirmkārt, Amazon EC2 ir ļoti daudz dažādu instanču tipu, kas vienmēr kaut ko atšķiras no citam vai tām, kas ir bijušas pirms tam. Nāk klāt gan jaunas paudzes, jau esošām saimēm, gan arī pilnīgi jaunas saimes, kas vienmēr kaut ko ir labākas par citam, bet tā skaitā arī iespējams sliktākas. Atkarība no tā, kas mums ir vajadzīgs. Visas instances atšķirās ar procesora ražotāju, procesora arhitektūru, takts frekvenciju, ar to, cik atmiņas ir pieejams katram izmēram, ar tīkla savienojumu ātrumu, ar disku apakšsistēmas savienojumu ātrumu. Dažām instancēm ir pieejamas grafiskās kartes, dažām instancēm ir pieejami speciālie negrafiskie AI akceleratori, teiksim tā, tas jaunais AWS Trainium čips, kurš ir speciāli piemērots AI modeļu apmācībai. Un tā skaita ir instances, kas var izmantot arī Instance Storage, jeb īsāk vienkārši Instance Store. Tad, lai saprastu, kas tas ir, sākumā apskatīsimies, kādi ir Amazon EC2 instanču tipi. Respektīvi, ja mēs atvērsim sarakstu ar visam pilnīgi saimēm, tad pie katra saimes aprakstā mēs vienmēr redzam plus mīnus standarta aprakstu, kāds tur procesors, kādi ir ierobežojumi vai nav, ko var, ko nevar izmantot. Mēs redzam izmērus dažādus katram tipam, cik tajā konkrēta izmēra ir CPU, RAMs, tīkla ātrums, storage bandwidth, bet mēs redzam arī vienu kolonu, kas saucas Instance Storage gigabaitos. Un vairākumam instanču mēs vienmēr redzam kaut ko, kas rakstīts EBS only. EBS only, tas ir Elastic Block Storage. Standarta virtuālas mašīnas, teiksim tā, jo, ja kāds nezina, kas ir EC2 instance, tā ir virtuāla mašīna Amazonā. Un tas ir standartā tādas mašīnas disks. Ja mēs pēc analoģijas padomājam salīdzinām ar on-premises datu centru, kur mums ir atsevišķi virtuālie hosti, atsevišķi disku masīvi, viens vai vairāki, no kuriem mums tiek pasniegti virtuālie sejumi, ja polimi, ja drīzāk lūni, ko mēs pieslēdzam kā diskus, bloku diskus pie
virtualizācijas hostiem vai arī pie virtuālajiem mašīnām. Un Amazon pusē ir tie EBS diski, kas nāk no atsevišķa storage servisa un ir pieslēdzami EC2 instancēm. Pēc noklusējuma katrai instancijai vismaz viens IBS disks ir. Tas ir kā minimums sistēmas disks, kur ir uzinstalēta operētāja sistēma. Tā vienmēr strādā un lādējas no IBS storage. Un dažādiem tipiem nav citu variantu, tikai IBS, bet ja mēs paskatāmies uz citiem, tad kaut kur mēs varam pamanīt, ka parādās šajā te kolonā instant storage tāda lieta, kā piemēram šeit 1x59 NVMe SSD. Vēl labāk to var redzēt, ja mēs paskatāmies storage optimized instances, it īpaši šo te, kas man ļoti patīk. Mēs redzam, ir tādi dažādi izmēri, un sākot jau ar pirmo, mums ir pieejams viens NVMe SSD disks drusciņi pāri 1 terabaitam. Tad iet 2,5 terabaiti, 7,5 terabaiti un tā uz augšu. Ir arī citas sistēmas, kur mēs redzam HDD, tas ir parastie SATA diski, kas ir jau vairāki, varbūt viena instancija. Bet kas tas tāds ir? Instant storage, instant store diski. Tad, ja mēs paskatāmies uz arhitektūru, kāda storage ir pieejami EC2 instancēm? Laba ilustrācija. Mēs labajā pusē redzam Amazon IBS. Tas ir tas, ko es stāstu. Standarta diski no IBS storage apakšsistēmas. Tur ir pietiekama redundance, lai gadījumā, ja viens kaut kāds dzelzis vai skapis iziet no ierindas, tas disks būtu joprojām pieejams EC2 instancei un viņi turpinātu strādāt. Mēs varam taisīt snapshotus, backupus IBS diskiem. Tas ir tāds ļoti uzticams persistent storage. Un ja mēs paskatāmies uz to dzelteno lielu sadaļu, tad apakšā mums ir Amazon EC2 Instant Storage. Kas tas ir? Tie ir fiziskie diski. SSD, NVMe vai parastie, atkarība no instances tipa, kuri ir saslēgti iekšā pašos virtualizācijas hostos. Līdzīgie risinājumi ir pieejami arī on-premises. Ja mēs gribam, piemēram, nodrošināt lielu un ātru kešu savam virtuālajām mašīnām. Šie diski ir non-persistent. Tas nozīmē, ka pie instances izslēgšanas vai pie hosta problēmu, ja instancei vajag pārstartēties uz cita hosta vai pārmumoties uz citu hostu, tās disks un tie dati nenāk līdzi tā instancei. Līdz ar to pielietojums instant store diskiem ir tikai gadījumos, kad pirmais variants. Mēs izmantojam viņu kešam, īslaicīgiem kaut kādiem datiem, transakcijām, operācijām, temporary failiem, swap failiem, indeksācijas datiem, kas nav īsti visi dati, kas nav vajadzīgi ilglaicīgi, lai aplikācija strādātu. Respektīvi, pie pārstartēšanās, ja mēs viņus pazaudētu, tad vai nu vispār tie dati aplikācija vairs nav vajadzīgi, vai arī viņa pati var viņus atjaunot, uzbūvēt no jauna un turpināt strādāt. Otrs variants ir, ja mums ir distributēta aplikācija, kur mums ir vairākas produkcijas datu kopijas. Kritiskas produkcijas visdrīzāk nē, bet varbūt arī jā, tas ir atkal, jā. Es stāstu par arhitektūru, es pagaidām nedodu padomus, kuros gadījumos viņu izmantot. Jā, es tā runāju vispārīgi. Ja mums ir distributēta aplikācija, piemēram, mums ir 100 kaut kādas instances, kas dara vienu un to pašu darbu un sinhronizē savā starpā. Līdz ar to, ja mēs pazaudētu vienu instanci, ja viņa pārstartētos, un viņa pie ieslēgšanas var sazināties ar saviem kaimiņiem un novilkt no viņiem tos datus, ar ko viņai strādāt,
tad tas risinājums arī der. Tas ir tas otrais scenārijs, kur var izmantot instances ar Instance Store. Kāpēc gan mēs gribētu čakarēties ar kaut ko tādu, nevis izmantot parastos IBS volumus? Atbilde ļoti vienkārša. Nu labi, ir divas atbildes. Pirmā ir veiktspēja, jo tomēr lokālie NVMe diski uz hosta strādā daudz ātrāk. Piemēram, ja mums vajag nodrošināt datu apstrādi, atkal nekritisku, non-persistent datu apstrādi, bet ar visaugstāku veiktspēju, ar minimālo latency. Tad mēs varētu izmantot Instance Store diskus. Vai arī otrs variants cena. Cenu ziņa Instance Store disks ir iekļauts instances cena. Līdz ar to, kad mēs, piemēram, ņemam savings plānu instancei un apmaksājam uzreiz uz 3 gadiem, mums vairs nav jāmaksā mēneša maksa par datu uzglabāšanas servisu. Kā tas būtu ar EBS? Par EBS diskiem mēs maksājam kā standarta, ja tas ir storage servis, mēs maksājam mēneša maksu. Un Instance Store disks, jo pa lielam Instance Store disks mums neko nemaksā atsevišķi, viņš ir iekļauts instances cena. Un man ir neliels tāds aprēķins salīdzinājumam. Ja mēs, piemēram, un tas ir arī tas demo piemērs, kurš ir man laboratorijas vidē, kuru es parādīšu, bet kuru es ļoti neiesaku laist produkcijā. Vienīgais viņu bija ļoti viegli uzkonfigurēt. Es zinu, kā viņš strādā. Tā, lai parādītu, kā strādā tā datu replikācija pēc tam, kad, piemēram, viena instancē mums pārstartējas. Tātad failu serveris, parasta failu šādi. Ja mēs kaut kāda iemesla dēļ negribam izmantot software as a service risinājumu savam Office suitam, kaut kādu kā Microsoft 365 vai kaut ko līdzīgu, tā, lai lietotāji apmainītos ar datiem caur OneDrive, piemēram, vai izmantot kaut kādu līdzīgu risinājumu, ja mēs tomēr gribam tādu pilnvērtīgu 100% naturālo Windows failu šāri, mums ir dažādas iespējas. Kā tu palaist Amazon pusē? Ir servis, kas saucas FSX, un tur ir 2 dažādi paveidi. Ir FSX for NetApp ONTAP, kas, kāds nezina, kas ir ONTAP, kas ir NetApp, tas ir disku masīvu, nu un arī citu risinājumu, bet primāri disku masīvu ražotājs. Un Amazon pusē jums vienkārši tiek palaists virtuāls NetApp disku masīvs, uz kurā jūs varat darīt visu, ko jūs varat darīt ar fizisko, nu, izņemot raut ārā fiziskos diskus, piemēram. Bet uz tā var palaist arī CIFS protokolu, respektīvi uzcelt Windows šāri, pieslēgt viņu pie savas aktīvas direktorijas un dot pieeju lietotājiem, tiesības pārvaldīt kā klasiskā Windows serveri. Un visi strādā apmanis ar datiem, varbūt aplikācijas arī var strādāt ar šādu šāri. Un, ja mēs skatāmies uz tādu servisu, tad, ja mēs, protams, mēs gribam, lai viņš ir multi-AZ, lai viņš ir izplatīts vismaz pa 2 neatkarīgiem datu centriem viena reģiona ietvaros. Fiziski tas, ja mēs to darītu, tad mēs uzbūvētu 2 datu centrus un katrā uzsēdinātu pa tur Windows failu serverim, un viņi tad tur replicētas. Vai arī NetApp gadījumā tur mēs būvētu metroklasteri, grūti pateikt, neesmu baigais NetApp inženieris. Bet Amazon pusē mēs varam paņemt uz 3 gadiem, piemēram, FSX for NetApp ONTAP, multi-AZ variantā, 2,5 terabaitu storage, neieskaitot deduplikāciju, kompresiju, neko, tas ir vienkārši usable storage, ar veiktspēju vismaz 100 megabaitu sekundē lasīšanai, rakstīšanai. Tāds risinājums 3 gadu laikā mums maksātu aptuveni 30,000 USD. Ja mēs skatāmies otru opciju FSX, kas saucas FSX for Windows File Server, tur apakšā nav jau NetApps, tur apakšā ir parastie Windows server operatējas sistēmas instances, ko arī pirmajā gadījumā šo risinājumu pilnīgi pārvalda Amazon, un otru arī pilnīgi pārvalda Amazon. Jums nav jārūpējas par patčiem, par platformas drošību, kaut ko tādu. Jūs vienkārši konfigurējat servisu, savu CIFS šāri un dodat pieeju no aktīvas direktorijas lietotājiem, grupām, menedžēt, taisiet kaut kādus backupus un jums galva nesāp par to, lai kaut kur 2 naktī
katru mēnesi jāliek kaut kādi pači un update. Murks. Tātad, nezinu, kāpēc uz Windows natīvais Windows risinājums ir dārgāks nekā uz NetApp bāzēts. Es pieļauju tāpēc, ka, lai tomēr administrētu FSX for NetApp ONTAP, jāprot menedžēt NetApps kā tāds, jāsaprot vismaz arhitektūra, kā viņš strādā. Ar failu serveri viss ir vienkāršāk, vairāk cilvēku var viņu izmantot. Varbūt viņš prasa vairāk resursus pašam Amazonam. Tāpēc līdzīgi risinājums multi-AZ 5 terabaiti usable space, 100 megabaiti sekunde caurlaid spēja, maksā jau 30 gandrīz 9 kā USD uz 3 gadiem. Es šādu variantu priekš Windows šāres neizskatītu, es tomēr paņemtu NetApp. Un reāli, primāri, es vienmēr ņemtu šādam risinājumam šo pirmo variantu. Bet mums galvenais mērķis ir salīdzināt, ko dod Instant Store šajā neveiklā scenārijā, kad mēs gribam šāda veida pacelt Windows šāri. Tad mēs varam paņemt pa vidu, mums ir 3 instanču tipi, T3, M7A un I3N. Tad, ja mēs ņemam tādu standarta instanci, piemēram, ar standarta izmēru, mums Windows file serverim pieņemsim vajag 4 CPU, 16 GB RAM. Mums vajag 2 tādas instances. Mēs ņemam viena AZ pa vienai instancei, un katrai instancei pieslēdzam klāt 2,5 terabaitu lielu EBS disku. Pēdējais paudzes SSD disk, GP3 paudze, lētākā nekā GP2, bet tāpat, ja pareiķināt uz 3 gadiem, mums 2 instances maksātu aptuveni 15K, un abi 2 diski mums maksātu vēl klāt aptuveni 15,5K. EBS storage. Un gadā cena mums būtu aptuveni tas pats kā ar NetApp gadiem. Vienīgais mums vajadzētu pašiem čakarēties ar to, menedžēt tos Windowsus, tur, kā es teicu, pačot, likt jaunus updates, pēc tam domāt par versiju upgrade, ļoti daudz, par ko būtu jādomā pašiem. NetApp gadījumā nav jādara. Tāpēc arī jau viņš ir izdevīgāks. Bet, piemēram, pieņemsim, ja mūsu failu serveri netiek tik noslogoti kaut kādos tur naktī, no rītiem, pusdienu laikā, un kopējā vidēja CPU noslodze mums būtu nepārsniegtu T-tipa instanču limitu. Mēs varētu paņemt T-tipa, piemēram, T3 instances. Īsumā T-tipa instances ir domātas noslodzēm, workloadiem, kur kamēr procesora noslodze nepārsniedz kaut kādu robežu, piemēram, 5, 10, 15, 20%, mēs krājam skaitļošanas kredītus. Es viņus tā nosaukšu. Tad, kad CPU noslodze pieaug, mēs terējam skaitļošanas kredītus. Un kamēr kredītu bilance mums paliek 0 vidēji, mēs maksājam tādu samazinātu cenu, kuru mēs redzam šeit, salīdzinām, piemēram, pret M7, ja? Instanci, ar tādiem pašiem resursiem. Bet tikko mēs sāksim pārsniegt tos, tā kā tērēt vairāk tos kredītus, nekā mēs iegūstam, kad mums ir zem noslodzē, tad mēs maksātu papildus naudu, un tad šī instance paliek pilnīgi neizdevīga. Bet, kamēr mēs iekļaujamies tajā, tad mēs varam ietaupīt drusku. Un tāds risinājums maksātu aptuveni 23 kā pa 3 gadiem. Bet, ja mēs gribam optimizēt visu izmaksas, un mums ir komanda, kas spējīga aplikāciju uzbūvēt tā, lai viņi varētu strādāt tikai uz Instant Store diskiem, respektīvi uz non-persistent diskiem, un paļauties uz to, ka aplikācija, pirmkārt, visas instances neapstāsies reizē, un otrkārt, aplikācija var automātiski ģenerēt tos datus, ar kuriem viņai ir jāstrādā, tad mēs varam ņemt instanci, kas izmanto Instant Store. Un kā redzam, i3N pie 4 CPU pat ir vairāk RAM, ja mums to vajag kaut kā izmantot. Jebkurā gadījumā. Vairāk RAM vienmēr ir labi, vai ne? Un 2,5 terabaitu NVMe disks jau papildu neko nemaksā.
katra instancija. Mums vajag 2, atceramies. Un tad 2 instances uz 3 gadiem maksā jau zemāk nekā 20 kā pa 3 gadiem. Vislētākais variants no tiem, ko es te aprakstīju, vienādam scenārijam. Un tad, kā tas varētu strādāt? Parādīšu demo. Man ir vide, kas šobrīd ir palaistā, ir viens domēnu kontrolieris un ir 2 failu serveri. Viss ir būvēts uz Windows Server 2025. Un mēs redzam, ka failu serveri griežas i3n large instances. Tas ir tas, ko mēs tikko redzējām ar Instant Store diskiem. Kas man te ir uzbūvēts? Tad ir 2 diski. Kā es teicu, viens IBS disks vienmēr ir instancija. Tas ir mans C disks. Un tad ir white disks, kur, ja mēs atvērsim mūsu hardware, tad mēs redzam, mums ir viens disks EC2 NVMe skāzi disks un ir Elastic B, kas ir Elastic Block, kas ir IBS. 2 dažādi diski. Lielāka problēma, bet uzdevums administratoram, kas grib izmantot instance store diskus. Kad instance startējas, ja tām ne tikai pirmoreiz, bet katru reizi, kad instance startējas, viņa tas disks būvēs no jauna, un operatīvais sistēma viņš nav inicializēts. Viņš nav inicializēts, tur nav partīcijas, tur nav failu sistēma vai mount pointā. Viņš ir pilnīgi jauns un tukšs. Tāpēc tas ir pirmais uzdevums, kas būtu atrisināms tad, kad mēs gribam izmantot Instant Store diskus. Kā es to izdarīju? Man ir uztaisīts schedule tasks uz katras nodes atsevišķi. Viņu bija vienkārši izdarīt, tāpēc, ka instances ir standartizētas un ir zināms, kā viņas strādās un kāda diski parādīsies. Tāpēc man pie triggera add-system startup vienkārši izpildās PowerShell skripts, kurš man atlasa disku, kam ir row style partīcija, tad viņš nav inicializēts. Uz viņa mēs uztaisām partīciju, mēs viņu formatējam, piešķiram viņam diska identifikātoru Y. Un tieši tas, un formatējam kā NTFS, protams, tāpēc, ka mēs gribam viņu izmantot priekš DFS un namespace'am viņu arī pieslēgt. Un tad mums ir šāre ar datiem. Tur ir manas bildes no braucieniem uz Barcelonu, bildes, video. Kopumā aizņem ne tik daudz. Protams, ka produkcijas šāre būtu lielāka. Man liekas, ka kaut kā ap 20 gigabaitiem šobrīd viņš. Jā. Tātad šobrīd risinājums strādā tā, ka tas būtu produkcijā. Ja? Un tas ir pirmais mūsu file serveris. Mums ir uzcelta DFS replikācija, ir 2 konekcijas, 2 memberi, FS1, disks Y, FS2, disks Y. Un abi replicēti folderi ir pieslikti arī namespace'am, kur apakšā ir arī abi 2 file serveri. Tā kā lietotājs ieslēgtos, viņu uzmestu tur, kur tur DFS pats izdomā, kā lietotājiem piešķirt, ar kādu serveri viņš strādā. Un, ja gadījumā viena no instancēm pārstartēs, ko mēs arī šodien izdarīsim, tad pie startēšanas plāns ir tāds, ka tā instance, kas pārstartēs, viņa savāc status no sava partnera un turpinās strādāt kā normāls DFS namespace dalībnieks. Šis ir FS1 un te mums ir FS2. Mēs redzam, uz viņa ir tādi paši folderi. Mēs varam pārbaudīt, kā replikācija strādā. Mēs varam, piemēram, izveidot vienu failu uz viena servera. Un mēs varam apskatīties, ka uz otra servera tas fails arī ir parādījies. Mēs varam viņu no pirmā servera local disk Y izdzēst. Un uz otra servera local disk Y fails ir repozitorī. Replikācija strādā. Ko tad mēs darīsim tagad?
Es izslēgšu instanci. Man nepietiek viņu vienkārši te pārstartēt, tāpēc, ka, ja mēs vienkārši pārstartējam operatēju sistēmu, no hipervīzora līmeņa instance neizslēdzas. Līdz ar to viņa turpina strādāt uz tā paša hosta, un līdz ar to es nepazaudētu savu disku. Bet es gribu nomulot to, ka vai nu man kāds apstādināja to instanci, vai visdrīzāk kaut kādas problēmas ar fizisko hostu, ka instancija vajadzēja pārstartēties uz cita hosta, un viņa pazaudēja savus datus. Re, kur viņa iet stop stāvoklī, tas nozīmē, ka pie startēšanas viņam būs pilnīgi jauns, tukšs instant store disks, kuru man inicializēs startup skripts, un pēc tam cerams, DFS replication nostrādās normāli, lai tos datus sāktu ņemt atpakaļ. Vajadzēs uzgaidīt, kad apstāsies, pilnīgi stopt. Ļoti labi. Tagad mēs viņu startējam. Es palaidu to instanci, kāds laiks paies, kamēr viņa inicializēsies. Es tikai pastāstīšu par to, kas notiek ar datiem, ja mēs, piemēram, gribētu šo Windows vai aplikāciju, kas te ir updateot, un mums vajadzētu pārstartēt operatēju sistēmu. Respektīvi, pie operatēju sistēmas restarta nenotiek tā kā power off, power on EC2 instancija, līdz ar to arī instant store diska saturs paliek. Tas nozīmē, ka tādi ikdienas profilaktiskie darbi, viņi neprasītu konstantu datu atjaunošanu, replicēšanu vai pārbūvēšanu. Tas notiktu tiešām tikai ļoti reti, bet mums būtu jāparedz tāpat šāda situācija. Un kā es teicu, ja šādu risinājumu ar tādiem failu serveriem mēs noteikti nelaistu produkcijā, bet ir daudz scenāriju, ko es varu izdomāt, piemēram, ar risinājumu, ar kuru es esmu strādājis, piemēram, Commvaults. Ļoti labs rezerves kopēšanas un atjaunošanas risinājums. Viņam, lai labi strādātu, lai deduplicētu datus, ir vajadzīga tāda lieta kā deduplicēšanas datubāze, DDB, kura ir vajadzīga tikai backupošanas laika. Viņa nav vajadzīga datu atjaunošana, viņa netiek lietota datu atjaunošana, viņa ir vajadzīga, lai pātrinātu backupus, tad, kad mēs gribam deduplicēt backupotos datus. Tam diskam vajag ļoti lielu ātrdarbību, respektīvi ir rekomendēts NVMe disks. Un to deduplikācijas datubāzi Commvaults māk atjaunot pats vai nu no backupa, jo viņš regulāri backupo to datubāzi, tāpēc ļoti ātri viņš varētu viņu atgūt atpakaļ no backupa, kad viņš automātiski pie tam, kad viņš, piemēram, pārstartēs. Vai arī pārbūvēt viņu, pārlasot visus backup datus, bet tas ir tikai tajā gadījumā, kad nav pieejams tas backups. Līdz ar to tas ir ļoti labs variants neturēt atsevišķu 2-3 terabaitu lielu EBS disku priekš DDB, bet izmantot tam instant store disku. Ja pie katras lielas pie katrā lielā restarta, hard restarta, Commvaults atjaunos savu deduplikācijas datubāzi. Bet, ja tas mums maksā, vai nevis maksā, drīzāk palīdz ietaupīt, piemēram, 10 000 3 gados, tad es pieņemu, ka tas ir ļoti valīds risinājums. Uzsēdināt to DDB uz instant store diska. Tā, to laiku, kamēr es stāstu, es pieļauju, ka man jau inicializējās mana instance. Jā, tieši tā, viņa ir pieejama, tikai man tagad vajag pie viņas pieslēgties. Un es izmantoju System Managera iespēju slēgties pie instances caur port forwarding tunelīti. Es neizmantoju VPN vai publiskās adresēs. Un varbūt kaut kādā nākamajā video es varu pastāstīt, kā to panākt, lai varētu ar RDC vai citiem kaut kādam portiem, protokoliem slēgties pie savam instancēm, nepiešķirot tām publiskas adreses un neizmantot VPN.
šobrīd tas nav dienas temāts. Bet jā, tāpēc es slēdzos lokāli no sava datora caur SSM pluginu. Tagad man vajag, tāpēc es arī slēdzos pie localhost. Ja kādam nav jautājumu, kāpēc es slēdzos pie localhost kaut kāda, jā. Tas ir tā kā portu forwardings caur sistēmu menedžeri uz manu reģionu. Tā mēs slēdzamies klāt. Tad man vajag ierakstīt paroli, kuru cerams jūs neredzēsiet. Tāpēc, ka es nešaroju to ekrānu, kuru viņa var atvērt. Klikšs. Es gribu pieslēgties, protams. Jā, lūk, mūsu svaigi pārstartēta instancē. Un es uzreiz atvēršu Exploreri, lai mēs varētu paskatīties, kas man notiek ar Y-disku. Mēs redzam, ka viņš jau pat paspēja noreplicēt visus datus. Mēs varam pārbaudīt, vai visus tiešām. Te ir 745 faili un 745 faili. Bet uz otras instances mums ir 752. Tas nozīmē, ka rekur vēl nepaspēja tā šāri noreplicēties, bet viņa ir progresā. Kas ir labi? Pieņem, ka tagad mēs jau redzēsim pilnā apjomā. Ne, vēl turpinās, ja, kad būs 19 ar kādu drusciņu gigabaitu, tas nozīmē, ka viss beigsies. Bet mēs redzam, jā, ka mums instance pārstartējas slikti, mēs pazaudējam savu instance store disku, bet mēs viņu paši inicializējam automātiski. Un pateicoties tam, ka aplikācija, kuru mēs izmantojam, pati ir spējīga datus noreplicēt, tad, ja viņi ir zaudēti uz vienas no nodēm, paļaujoties uz to, mūsu risinājums strādā. Kas notiktu brīdī, ja mēs pazaudētu abas divas instances, notiktu kaut kas slikts. DFS replikācija mums jau neatjaunotos pati. Pirmkārt, mums vajadzētu atjaunot atkal datus no rezerves kopijas, visdrīzāk, vai kaut kur no citurienes. Un vai nu mēs tā kārtīgi pačikarētos un mēs salabotu to DFS replikāciju, vai visdrīzāk vieglāk vienkārši ir viņu pārbūvēt pilnībā, uztaisīt no jauna. Tāpēc tieši šo risinājumu es neiesaku būvēt pēc šīs schēmas. Kā es pateicu pašā sākumā, es viņu uztaisīju tāpēc, ka tas bija viens no vieglākiem, laikam, servisiem, ko varēja pacelt ar tādu datu replikāciju. Tas ir DFS replication. Tur viņu pa 5 minūtēm var palaist, nokonfigurēt, un viņš strādā. Šī ir demonstrācija tam, kā var izmantot savam vajadzībam instant store diskus, lai ietaupītu naudu un nemaksātu par IBS storage, kurš ir daudz dārgāks nekā instant store storage. Paldies! Ceru, ka bija interesanti. Gaidiet nākamos video. Jūs zināt, kā mani atrast. Tie, kas zina, tie zina. Ja gribas paskatīties kaut ko vēl, tad dodiet ziņu, rakstiet. Mēģināšu padalīties ar citām tehniskām niansēm, strādājot ar AWS. Ar to visiem paldies. Tiksimies vēlāk. Atā!